Es esmu diezgan pārliecināts, ka mūsu platumgrādos vispopulārākā investīcija ir investīcija nekustamajos īpašumos. Jo lielākajai daļai cilvēku šeit tas šķiet pilnīgi loģiski, un tam arī zināms pamats, jo ieguldot nekustamā īpašumā, tu viņu vari nopirkt, tu viņu vari, kā saka, aptaustīt, un tev ir kaut kāda prezumcija par to, ka tu nepazaudēsi ar viņu visu naudu. Jā, varbūt tev nebūs paši augstāki ienesīgumi, bet vismaz tu zini to, ka tev investīcija būs droša. Un visdrīzāk, ka ilgtermiņā viņi kāps. Turpretī, ja jūs neko nesaprotat no vērtspapīriem, jūs varat visu pazaudēt ļoti ātri, tāpēc, ka vērtspapīri ir virtuāli un tas nav nekas vairāk kā konta atlikums brokerī, kuru tu neredzi. Nu, ja cilvēki nezina finanšu tirgus, tad viņiem iespējams šajā gadījumā ir spēcīgs arguments, bet ne par to spriest šajā video. Šajā video mēs paspriedīsim par ko citu. Mēs paskatīsimies, cik mūsu reģionā, konkrēti Baltijas valstīs, ir ienesīgs nekustamā īpašuma bizness. Nu, protams, šeit ir jāsaka viena atruna. Ja mēs skatāmies uz nekustamo īpašumu ieguldīšanas no tā saka individuāla investora, jeb retail investora perspektīvas, tur būtībā ir nebeidzams skaits mainīgo un faktiski ienesīgumu. Tā vispārēji ir neiespējami noteikt, jo katrs īpašums ir savādāks. Katram ir savas iespējas viņu nopirkt vai finansēt viņu. Katram var būt pavisam savādāks veids, cik daudz viņš uz ko nopelna. Tāpēc, ja kāds nopērk lauku māju, kur viņš grib atjaunot un tur uztaisīt viesnamu, vai kādam ir dzīvoklis, kur viņš Rīgā izīrē Airbnb, nu, katram gadījumam ir savi varianti, un tur pat ir neiespējami pateikt, kas būtu labāk un ko vajadzētu un ko nevajadzētu darīt. Bet šis nebūs par to. Šajā video būs par to, cik un kā pelna institucionāli investori Baltijas valstīs, proti tie, kas attīsta dzīvokļu ēkas un dzīvojamos kvartālus, tie, kas attīsta un iegādājās tirzniecības centrus, biroju centrus, loģistikas parkus un šo visu kopā. Respektīvi ieguldījumu fondi, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras specializējas nekustamajos īpašumos un vienkārši liela nekustamo īpašumu attīstītāji. Šie būs tie investori, uz kuriem mēs paskatīsimies. Diemžēl es nevaru pateikt, vai un kā viņi iegūda Latvijā un cik daļa ieguldīšanas Latvijā ir tieši izdevīgi vai neizdevīgi. To gan es ļoti gribētu zināt, cik daudz tie jaunie biroju un ēku projekti tiešām atpelnās, kurus bieži vien, kad mēs redzam, nezinu, tālajā Rīgas centrā vai kādā citā rajonā, mēs jautājam, kāpēc viņi tur vispār ir un ko viņi vispār šeit dara. Vienu mēs nezināsim, bet visu portfeli, to mēs pastīsimies, cik viņi pelna, jo mēs redzēsim to, kāds ir viņa akciju ienesīgums, un dažiem mēs pat varbūt varēsim uzmest aci uz finanšu pārskatiem, bet tā ļoti vispārīgi. Šis nebūs video, kurā es pateikšu, vai konkrētā investīcija ir laba vai slikta. Mēs vienkārši apstīsimies, kāda ir tā galvenā akciju cena dinamika un kā tas izstāsta pret kopējiem biržu indeksiem. Tā kā sākam. Tātad mēs esam aizgājuši līdz Baltijas tirgus indeksiem Rīgas fondbiržā pa pēdējiem 5 gadiem. Šis būs tāds atskaits punkts, no kā mēs varētu salīdzināt, cik izdevīgi vai neizdevīgi būtu ieguldīt pret Baltijas akcijām. Ja es uzreiz teikšu godīgi, ja mēs salīdzināsim to pret ASV akcijām vai pasaules biržu indeksiem, ne Baltijas akcijas, ne arī Baltijas nekustamais īpašums nebūs nopelnījis salīdzinoši vispār neko. Tā ir cita saruna citā reizē, bet, nu jā, ko mēs redzam, sākot ar, nezinu, teiksim, 20. gada sākumu, mēs redzam, ka indeks ir pieaudzis pa 60%, bet ja mēs salīdzinām to pa pēdējiem gadu diviem, tad jau pieaugums ir kādi 20–30%. Atkarībā, kuru gadu skatāmies. Bet tas ir tāds virspusējs skatījums. Tās ir galvenās lielākie uzņēmumi lielākajās biržās Rīgā, Tallinā un Viļņā. Tas ir tas, ko mēs skatīsimies. Un ko mēs te salīdzināsim? Mums ir 4 uzņēmumi, kas ir īpašuma attīstītāji Baltijas valstīs, Ignitis Group, Hespor, Arko Vara, Eftens un lielākais Latvijas dzīvokļu īpašnieks Bonava, kas ir Zviedru uzņēmums. Sāksim ar Bonavu. Īstenībā Bonavai pieder ārkārtīgi liels nekustamo īpašumu portfels, un viņiem ir daudzas dzīvojumiem kvartālā, gan Krastielā, gan tur aiz Pļavniekiem, gan vēl kur citur, un mājas pēc kvadrātmetriem viņi ir pārliecinoši lielākajā Latvijā tieši kā dzīvokļu un māju attīstītāji. Un ko mēs redzam pa viņu akciju cenu? Ja 20. gada sākumā viņi maksāja aptuveni, cik tas ir 60 kronas, tad pēc 5 gadiem ienesīgums ir, nezinu, -80% laikam, kaut kas tam līdzīgs.
katrā ziņā pēdējo gadu ienesīgums viņam ir vienkārši briesmīgs. Un tas būtībā pasaka kaut ko pa visu reģionu, jo Bonavai ir portfels ne tikai Latvijā, bet viņai ir portfels loģiski, kas Zviedrijā, un cik es saprotu, arī diezgan spēcīgi viņa attīstās visā Baltijas jūras reģionā. Un vai tas pasaka kaut ko ļoti sliktu par šo kompāniju, par šo reģionu, to, lai spriež citu, es tikai varu uzmest aci uz finanšu pārskatiem, kur te bija financial data, tā viņi tagad lādējās, un mēs varam pastīties ikgadējo income statementu, un šeit ir salīdzinājums koronās, kāds ir apgrozījums un kāda ir peļņa, un mēs redzam, ka kopš 2020. gada viņi ir nokritusi no 16 līdz 8 miljardiem un apgrozījums. Un peļņa ir no 1,7 līdz 680 miljardiem. Bet interesanti tas, ka viņš tomēr vēl pelna. Tas ir gross profits, atvainojos, tas ir gross profits sajauc šitā. Bet jūs redzat to, ka tīri tā pamatsaimnieciskā darbība ir katastrofāli nokritusies. Un tad mēs redzam to, ka pēdējos 3 gados viņi ir mīnusos. Tas nav labs rādītājs. Priekš tik liela uzņēmuma, tas galīgi nav labs rādītājs. Bet, kā es teicu, šis nav pārskats par to, kā iet vai neiet Bonavai. Šeit mēs vienkārši apstīsimies kopējo paternu. Un tad mēs ejam, lai mēs redzētu paternu, mēs ejam tālāk uz F10 Real Estate Fundu, jeb arī vienu no vadošajiem igauņu nekustamo īpašumu attīstītājiem. Un tad mēs redzam, ka kopš 2020. gada sākuma te uzņēmums ir pieaudzis no apmēram 16 līdz 18 eiro, un respektīvi viņš ir stāvējis uz vietas. Tas nav ne baigi labi, ne baigi slikti, tas nozīmē, es neteikšu, ka tas īstenībā ir labi, jo absolūtais ienesīgums ir tuvu nulē, tā kā tā. Ko mēs varam redzēt par, šities ir nemaldos bija lietuviešu attīstītājs ar ko var, Igauņi, atvainojos Igauņi. Ja mēs salīdzinām ar 20. gadu, viņš ir pieaudzis no 1 eiro līdz 1,7 eiro. Tā kā šis ienesīgums jau vismaz ir tuvāks tam, kāds ir bijis, tam ienesīgumam, kāds ir kopējais pieaugums Nasdaqam. Un mēs tālāk skatāmies uz nākošo fondu, kas ir arī Hespors, tas ir faktiski devis zaudējumus, jo ienesīguma cena bija 15 eiro 21. gada beigās, un tagad viņi ir 6,4 eiro. Jāsaka, pēdējos pāris mēnešos viņi smuki pieaugusi, jo vēl martā viņi bija 3,8, tagad jau viņi ir 6,4, tā kā te varbūt kaut kas uzlabojas, bet tik un tā ilgtermiņa ienesīgums ir negatīvs. Un tagad ir lietuviešu Ignitis kopš 2020. gada oktobra, ir labākajā gadījumā pa nulēm. Te gan jāatzīst, ka arī kopš 24. gada oktobra viņš ir pieaudzis no 19 līdz 21 eiro, bet tik un tā. Oktobrī bija viņš aptuveni 21 eiro, tagad viņš ir 21 eiro. 5 gadu ienesīgums pa nulēm. Tātad, ko mēs te varam teikt? Vienīgais uzņēmums, kas šitajā visā laikā pieauga, bija, kā viņi pareizi izrunā, Arkovar. Tas ir vienīgais uzņēmums, kas ir uzrādījis plus un kur ienesīgums ir apmēram tāds pats kā Baltijas kopējais indeks. Tā kā, ko mēs varam teikt par nekustamo īpašumu jomu Baltijā? Viņa nav baigi labā. Protams, kad fakts, kad mums kaimiņās notiek karš, tam visam nepalīdz, bet tomēr tā patēna ir ārkārtīgi negatīva, jo viņš ne tikai absolūtās izteiksmēs ir labākajā gadījumā pa nulēm, daži pa nulēm, viens ar zaudējumiem, viens ar peļņu Baltijā un Skandināvijā, viņš ir absolūtākajos mīnusos, bet viņš pat ir sliktāks. Ja mēs saliekam tos visus ieguldījumus kopā, viņš ir sliktāks nekā kopējais Baltijas biržu indeks, un viņš ir absolūti sliktāks nekā S&P 500. Turpat nav jēgas salīdzināt. S&P 500 mums tur pieaudzis vairākas reizes par šiem gadiem, un vispār pasaules amerikāņu akciju indeks piedzīvoja viens no veiksmīgākajiem gadiem pēdējos 10 gadēs, pēdējos 2-3 gados. Un uz šī fona, ja jūs ieguldījat nekustamajos īpašumos, faktiski jūs pazaudējāt milzīgu iespēju nopelnīt gan uz globālu akciju kāpumu, gan uz kopējiem tehnoloģiju kāpumiem, gan uz daudziem visādiem veidu riska aktīviem. Pirmais, ko jūs zināt, ir, bitcoins. Labi, tas nav objektīvs salīdzinājums, nevar salīdzināt riska aktīvus un nekustamu īpašumu, bet ja jūs salīdzināt ar pasaules lielākajām akcijām un vadošajiem indeksiem, kas ir objektīvs salīdzinājums starp ieguldījumiem nekustamu īpašumu fonda akcijās, tad jūs pazaudējāt ļoti lielu iespēju. Un šis ienesīgums nav bijis tā vērts. Protams, te ir viena nianse. Es šeit neesmu ņēmis
kopējo dividendžu ienesīgumu, bet man, cik es esmu bijis skatījies pēc faktu lapas, tas ienesīgums varbūt labākajā gadījumā jums mazliet kaut kur izlīdzinātu zaudējumus, kas būtu bijuši no diviem lielajiem ieguldījumiem, kas ir bijuši ārkārtīgi neveiksmīgi, kas bija Bonava un kas bija Hespors. Tie zaudējumi labākajā gadījumā būtu vienkārši mazliet nolīdzināti no dividendžu maksājumiem. Tā kā, ja kāds paņemtu savu portfeli 1000 eiro un ieguldīts 200, respektīvi 200 eiro katrā no šīm akcijām, pat ar visām dividendēm, viņš būtu priecīgs, ja viņš būtu zaudējis mazliet mazāk naudu nekā ja dividendes nebūtu maksātas. Tas ir sausais atlikums. Un šeit, norazumējot to mazo pārskatu, es gribu atgriezties pie tās sākotnējās tēzes par ieguldīšanu. Redziet, jā, ja jūs esat individuāls investors, jums ir iespējas manevrēt, jums ir iespējas varbūt dabūt ļoti izdevīgu īpašumu par ļoti lētu cenu. Varbūt jums ir mantots īpašums, varbūt jums ir ārkārtīgi zemas celtniecības izmaksas, varbūt jums jau ir zināma klientu bāze, kas jums visu laiku maksās naudu. Un, ja jums ir laba vieta īpašumam, jūs varbūt tiešām ar viņu nezaudēsiet naudu un kaut ko nopelnīsiet. To man nav iespējams šeit pretī ekrānā jums to pateikt. Bet, ja jūs skatieties uz kopējo bildi starp institucionāliem investoriem, kas dienu no dienas neko citu nedara, kā izskata nekustamo īpašumu tirgu, skatās, kādas ir iespējas ieguldīt Baltijas valstīs, kādas ir tendences, iedzīvotāju pieauguma dinamika vai iedzīvotāju skaita dinamikā, piemēram, Rīgā un Pierīgā. Kādas ir iedzīvotāju tendences maksātspējā, respektīvi, cik daudz viņi var maksāt par savu dzīvokli, cik daudz viņi ir spējīgi aizņemties un kādas ir procentu likmes. Cik daudz biznesa grib pārcelties no neefektīvākām uz efektīvākām, labākām biroja telpām, kas notiek tirzniecībā, kas notiek loģistikā, un tad saprast to, kādas labākās iespējas attīstot īpašumus, lai jūs tā nopelnītu. Jūs redzēt to, ka tā patēra nav baigi labā, un šeit nevajag piesaukt augstas procentu likmes un inflāciju. Augstu procentu likmes un inflācija bija problēma visā pasaulē, tāpēc tas nav arguments. Bet arguments ir tāds, ka uz šo brīdi, šajā momentā, kad mēs runājam, mēs esam posmā, kad nekustamais īpašums tādā profesionāla investoru skatījumā nav pats labākais, kur ieguldīt. Bet, protams, laiki ir bijuši savādāk. Piemēram, ja mēs atceramies, 90. gadu beigas līdz 2008. gadam, tad es te pavisam droši vien stāstītu pavisam citu dziesmu, jo tādā gadījumā, iespējams, nekustamais īpašums Baltijas valstīs būtu visdrīzākais saplosījis globālos un amerikāņu akciju indeksus, lai gan tad tiem arī bija strauja izaugsme, bet tas izauguma temps, kas bija tajos laikos gan kā individuāliem, gan kā institucionāliem investoriem, bija nesalīdzināmi augstāks. Tas cikls beidzās, tagad sākās cits cikls, kurā mums ir augsts būvniecības izmaksas, krītošie iedzīvotāju skaits un jau liels droši vien, ka piedāvājums kopējās nekustamajās īpašumos, savādāks nekādīgi citādāk to nevar pateikt, kas rezumējās pašā svarīgākajā faktā, kā akciju cena un akciju cenas dinamika visiem lielākajiem īpašumu attīstītājiem, kas kotējās biržās, ir slikta, un tā ir slikta nevis 2 mēnešu, bet jau 5 gadu griezumā, kas ir objektīvs mērījums un objektīvs spriedums par to, kāda ir šī industrija. Tāpēc, ko es varu teikt? Ja kāds iegulda nekustamajos īpašumos 5-6 gados no institucionāla skatpunkta, ja viņš ir izgājis pa nulēm, viņš jau ir bijis veiksmīgs, bet ja viņš būtu šo naudu vienkārši ieguldījis indeksu fondos un aizmirst par to, ka institucionāla nekustamo īpašumu ieguldīšana vispār eksistē, viņam būtu bijis daudz labāka dzīve. Un faktiski viņam būtu bijis arī daudz labāka dzīve, ja viņš būtu ieguldījis nevis nekustamajos īpašumos vai nekustamo īpašumu akcijās Baltijas valstīs, bet vienkārši nopirkt krāju obligācijas, jo arī tās bija nopelnījušas vairāk nekā nekustamo īpašumu akcijas pēdējos 5 gados. Tāpēc šāds mazliet kritisks, bet tādas ļoti virspusējas un faktoloģiskas nots arī šo video varam noslēgt. Tā tas ir ar nekustamo īpašumu segmentu Baltijas valstu akcijās.